Kam dots, tie sapratīs. Manās rokās ir kāds dokuments. Un pēc brīža es to izlasīšu. Sveiciens Latvijas valsts svētkos. Šodien apsveikšu mūsu zemes labdarus un saukšu tos vārdā. Bet vispirms mazs ievads. Vienmēr būs kāds āzis, kurš par tevi izdomās kaut kādu stulbību, kāda kaza, kura palaidīs to tautās, kāda cūka, kura no sevis kaut ko piepušķos, un kāds auns, kurš tam visam noticēs. Pirms lasu tālāk, pateikšu, ka sekojošais dokuments, kuru izlasīšu vārds vārdā, ir nepilnīgs, jo te būtu jāraksta simtiem un pat tūkstošiem vārdu un uzvārdu, kuru varoņdarbi, izvaroņdarbi būtu jāsauc vārdā un arī viņus pašus, šos liekuļus, gļēvuļus un izdzimteņu baru. Un pēc kārtas. Un tagad atrodiet jau pieminētajā aprakstā sevi Latvijas valsts varoņi, izvaroņi, morālie kropļi un meļi, kuri dzīvo pēc zombiju doktrīnas, proti, varai ir taisnība, pat ja nav taisnība, un kuriem nav kauna melot, apmelot un vēl izlikties, ka dara labu, nolaupot manus bērnus Latvijā, izmantojot to, ka mani bērni ir maziņi. Šie ģimeņu postītāji, bērnu varoņi un izvaroņi ir Kristīna Ruģela Kārkliņa un Kaspars Kārkliņš, laulāti kopš 2022. gada, Ilze Ruģele, sadiste un psihopāte, kas sola citus spridzināt, kā liecina viņas saraksti ar savu māsu Kristīnu tolaik Ruģeli, bet strādā Jūrmalas tiesā un meloja par mani. Zvērainā advokāte Anete Rūbene, pseidomediators un Elles sūtne Ella Petrova, Delfi aptrakusī pasūtījumu pildošā žurnāliste Žurka Garena, paspārne psihologs un direktore, kuri turēja manus bērnus savā iestādē kā ieslodzījumā 2020. gada decembrī, un kurā atradās manu bērnu māte, Kristīna Ruģele tolaik, kura izmantoja šo iestādi kā viesnīcu, apmelodama mani, ka es, cilvēks, kas elpoja brīvi, nesu paaugstinātu inficēšanās risku. Mēs visi atceramies šo absurda teātri, šo zombiju kastes nozombēto nabagu, gļēvuļu un liekuļu teātri, kuri sekoja naudai. Par tiem pastāstīšu vēl kādā citā reizē un saukšu vārdā. Lasu tālāk. Pie izdzimteņu bara pieder arī diemžēl, Jūrmalas bāriņtiesa, Jūrmalas valsts policija, prokuratūra, Jūrmalas tiesa, tiesnese Diana Liepiņa un daudzi citi, kas pielika roku vardarbībā pret mani un maniem bērniem, pieļaujot apmelošanu, uzspiežot mums realitāti, ka man un maniem bērniem neļāva doties mājās. Tas notika pret manu un arī pret manu bērnu gribu, pret mūsu sirdsapziņu. Mums ir atņemtas cilvēktiesības būt savā ģimenē, satikties un pat parunāties jau vairāk kā 42 mēnešus. Viņi izlikās par manu bērnu labvēļiem un glābējiem. Šī visa nešķīsteņu vārza, fuj, kādi viņi ir pretekļi. Propagandas, valsts varas politikas uzspiedēji, varmākas, kas darīja, ko viņiem lika citi tādi paši varmākas, un noziedzīgo pavēļu pildītāji, šie liekuļi, kuru likumos ir rakstīts, ka noziedzīgu pavēlu nav jāpilda, šie izdzimteņi,
kuri cita priekšā klanījās savā uzpurnisma idiotismā, sacīdami, ka viņi toleranci ievēro. Toleranci debilitātē, to lai katrs pajautā šie izdzimteņi sev, kas to darīja, kas citus spīdzināja, dresēja, pazemoja bērnus skolās, bērnu dārzos un kur tik vēl nē, un šie nabaga vecāki, kuri sekoja televīzijas un citu zombiju kastu propagandai. Kas ar viņu sirdsapziņu un viņu smadzenēm, ka paši nav spējīgi ar savu galvu domāt, un kas tā par gļēvulību, ka tūkstošiem sekoja kaut kādam kareklim, pļekaram, pauļutam un citiem utainajiem zombiju kastes propagandistiem. Vai tad tā nav morālā kroplība? Vai tā nav morālā kroplība darīt to, ko liek kaut kāda izdzimteņu valdība? Smirdekļi! Citādāk nevar saukt tos, kas dara to, ko liek pret sevi un pret citiem. Tie ir sadisti un psihopāti. Vai jums šķiet, ka tas ir par skarbu teikts? Nē, tas ir maigākais, ko jums būtu jāsaņem. Jūs katru būtu jāsoda par to, ka jūs rīkojaties pret saviem bērniem. Pirmkārt pret saviem mazākajiem, tiem uzspiežot. Sadistiskas varas prasības. Vai jūs esat vecāka vārda cienīgi, kas darīja to, ko darīja nepārprotami idioti, kas piesavinājušies Latvijas valsts vārdu? Bet es lasīšu tālāk. Dažs liekulis no viņiem vēl sevi par ticīgu dievam reklamē. Kauna traipi, meļi nav sapratuši, ka meļu un melu daudzums nepadara melus par patiesību. Vai es ko nepareizi pateicu? Vai par skarbu? Nē, viņi ir noziedznieki, kas citu piesedza, meloja, safabricēja lietu pēc lietas un nolaupīja manus bērnus, un vērsās ne tikai pret maniem bērniem, bet arī pret citu cilvēku bērniem, pret viņu vecākiem. Vai kāds no šiem te morālajiem kropļiem līdz šim ir uzņēmies atbildību par saviem noziedzīgiem nodarījumiem un vismaz bijis tik apzinīgs, lai atzītu savu vainu? Izrādās nē, morālie kropļi domā, ka laiks liks aizmirst vecās kaitas, jo nāks taču jaunās kaites, ko viņi piespēlēs jau nākamajās afērās, šis izdzimteņu bars. Es gribu pateikt tautai pirms lasu noslēgumu. Jums ir jāsaprot, ka ja šie morālie kropļi, kas ir aizvien pie varas, nesaņems sodu, ko viņi ir pelnījuši, tad šie paši izdzimteņi darīs identiskas lietas pret jums, pret jūsu bērniem, uzspiedīs, uzsveru, uzspiedīs propagandas smirdoņu. Es nepārteicos. Tieši tik pretīgiem vārdiem, kā es to pateicu, tā tas arī ir. Jo neko labu tā nespēja dot šī smirdoņa, ko izplata politiķi, politmafija, NATO čekistu slampas, no drošības dienesta pekles līdz prokuratūras ellēniem un satversmes un citiem idiotu birojiem. Kāpēc idiotu? Tāpēc, ka viņi liekuļoja tā vietā, lai novērstu apvērsumu, ko realizēja caur PVO slampām. Viņi uzspieda politiku iedzīvotājiem. Kur tad ir armija? Ak, tad tā, viņi labāk peldīs naudiņu klusēs, kā šakāļi astis ierāvuši starp kājām, vai ne? Izrādās, zvērests ir nodots kam? Zvēru varai, lai darītu to, ko liek komandieri un citi pajoļi. Kāpēc saku pajoļi? Tāpēc, ka neviens pats no viņiem Latvijā nebija spējīgs pateikt nē šim idiotam Kariņam un citiem mušmerikānijas piderasiem. Par skaļu teikts, nē, nav par skaļu, ir pieriebusies šī liekulība. Idioti, idiotu bars. Cik tad no jums ir cilvēki, ja jūs darat to, ko jums liek? Pret jums, ja jūs spējāt tik tālu noklausīties, tad te būs arī nobeigums. Šīs reizes noslēgums. Tie visi, kas pildīja noziedzīgas pavēles pret cilvēkiem, ģimenēm un bērniem, tie ir pekles izdzimumi,
lai tā tos drīz jau savāc un lai viņi neposta citu ģimeņu dzīvi, lai visas liekuļu un meļu, bāriņtiesas un tiesas, šakāļu bari institūcijās, kam savā sulainībā un apsēstībā tīk citiem kaitēt līdz pēdējam deģenerātam un pērkamajai maitai drošības dienestos, lai nezāles liktenis. Dievs ir taisnīgs, un atmaksa nāks, un to tad svinēsim. Kad Latvija atkritīsies no parazītu jūga, kas piesavinājušies Latvijas valsts vārdu. Un vēl kāds komentārs no pamatteksta par tiem, tēlēni sakot dzīvniekiem. No pamatteksta par tiem dzīvniekiem vadoties top jautājums, vai tie ir ar vien cilvēki, vai tomēr dzīvnieku ferma. Nav īsti godīgi tādus, kas melo un pina intrigas un tīši kaitē pielīdzināt dzīvniekiem. Cilvēki meklē patiesību, cilvēki ļauj viens otram būt, un pavisam noteikti ļauj bērniem satikt savus vecākus un netraucē tam notikt. Necilvēki un gļēvuļi, liekuļi un meļi, patiesību un bērnus slēpj, sagroza faktus un patiesību. Un vēl ņirgājas, apmelo tos, kas uzdod jautājumus un meklē atbildes un prasa atbildību no šīs sugas, kas izliekas par cilvēkiem. Taču viss nāk gaismā, un meļu daudzums, lai arī kā tukša muca tālu skan, kā sūdi, reiz pilnīgi un galīgi izsmirdēs, kas meklē gaismu, nāk gaismā, lai top gaisma.